ir pienākusi visu gaidītā mīlētāja diena, Valentīna diena. Un kas gan vēl labāk varētu piestāvēt šai dienai un vakaram, kā seksīgi apakšveļi. Un šodien esam ciemos pie Lauma Lingerie, lai paskatītos, kāds ir piedāvājums un kaut ko arī uzlaikot. Dāmas, tuvojas Valentīna diena. Kā iepriecināt sevi un mīļoto partneri? Čau, Lāsma! Sveiki! Man tāds prieks tevi satikt. Jauna sezona, jauni droši vien jums arī piedāvāja. Mums šodien tēma ir Valentīna diena. Man liekas, kas var būt labāks kā apakšveļas veikals, zīmols. Tā kā es domāju, jums jau gan ir liela pieredze. Ko cilvēki vispār, ko sievietes vai vīrieši izvēlās Valentīna dienā? Es domāju, ka tas stereotips, kas sarkans, tas jau laikam ir aizgājis. Jā. Jo, kā mums arī meitenes veikalos saka, ka vīrieši ļoti bieži izvēlās tieši melnu veļu. Viņam tas saistās ar tādu, seksiju. Ar tādu kaut kādu noslēpumainību. Un līdz ar to, protams, modē tas piedāvājums krāsās ir liels. Bet neizsīkstoši arī ir melns, ir arī sarkans un ir ļoti daudz kāds vēl citas krāsas. Dita atzīst, ka labprāt izvēlas melnu veļu, bet ir gatava šodien arī eksperimentēt un izmēģināt ko jaunu. Man liekas, ka šis, kā viņš saucās, Baby Doll? Baby Doll, viņam ir tāds nosaukumiņš, jo viņam ir šis te, tā kā krušturītis parasti, kurš ir varbūt vai nu ar nelielu dublējumu, vai nu mīkstais kalsiņš, un viņam apakšā ir šis te vieglais, rotaļīgais, parasti no elastīga tīkliņa, tāds. Jā, viņš tiešām krītošs. Un viņš, tieši ka tā, viņš nedaudz piesedz to, ko varbūt gribās piesegt, bet tāpat laikā izstās ļoti rotaļīgi, ļoti seksīgi un tā. Romantiskākam veļas koptēlam var pielāgot arī aksesuārus, piemēram, rotas vai kādu halātiņu un zeķturus. To zeķturu vilkšanu tur ir divas opcijas. Vai nu tu viņu velc biksītes pa virsu, vai nu tu zeķturu liec pa virsu. Tas ir, kā tev pašai liekas labāk, gan praktiskāk, gan arī, teiksim tā, seksīgāk, jo tas ir jautājums par to, kādā secībā tu varēsi noģērbties. Arī pikantā veļā var justies ērti un komfortabli. Lāsma, šis ir ļoti skaists. Es viņā jūtos arī tik tā komfortabli. Seksīgi un komfortabli. Jo šis ir nedaudz cita veida, tā kā bodijs, kurā ir, nav kausiņi, tā kā krūšturiem, kad mums ir, piemēram, tur citiem mums ir, kad pēc kausiņa izmēra mēs vadamies, kur ir 75B, 75C un tā tālāk. Šim nav kausiņi, šis ir vairāk kā tāds, jau principā, ko es saku, ko var valkāt arī kā virsdrēbes. Uzvalk visu žaketi, aciņu pie biksēm vai pie svārkiem, praktiski viņš arī ir valkāns. Līdz ar to viņam izmēri ir tādi tā kā virsdrēbēm. 38, 40, 42, ja izvēlās dāvanu, šis ir varbūt tāds universālāks izmērs, vieglāk. Ja nezinu precīzi izmēru, tu paņem šādu. Tad šis te ir tā kā, vieglāk varbūt ir uztrāpīt to vajadzīgo izmēru. Šis ir ļoti skaists, tiešām viņām forša sajūta ir, un viņš nav tāds arī pavisam, kā teikt, atklāts, bet viņā ir tāds noslēpums. Un, protams, ja Valentīna diena tomēr ir tā sarkanā krāsa daudziem, tad mums piedāvājumā ir arī sarkanā krāsa gan šajā pat kolekcijā ar šiem te ļoti viegli mazajiem glitterīšiem, ļoti aktuālajiem, gan arī citās kolekcijās sarkano krāsu noteikti var atrast dažādos modeļos. Ko tu teiksi, kur tad tu izvēlētos? Es jau kā vienmēr ņemtu visas. Bet, tas sarkans, man ļoti patīk, bet melnais tiešām ir kaut kas tajā melnajā tāds īpaši seksīgs. Tāpēc, pie zeķtura, un tas man tā kā viss Valentīna dienai liekas, ka jau tajā. Vai ne? Skaista un pikanta veļa nav domāta tikai mīļotā acīm. Tas ir arī prieks par sevi un savu seksualitāti. Baudīsim pavasari!